visiem! Šodien video ļoti interesants, tāpēc, ka atkal ir challenger kopā ar mani. Un šis challenge saucās tā. 10 nepatīkamākās skaņas pasaulē, un tā kā vai tu varēsi noklausīties viņu līdz galam. Diemžēl viņš ir tikai pieejams kā, es redzu tikai tādu vienu video. Un angļu valodā nav, ir tikai krievu valodā. Tāpēc es izlēmu, jūs tāpat sapratīsiet, jums jau nav jāpārtulko skaņas, tā kā, piemēram, kaut kāda krīta skaņa vai kaut kas tāds, bet, es jums paskaidrošu, ko viņi tur saka, kurš nesaprot, krievu valodu. Tāpēc, jā. Sāksim, man ļoti bail īstenībā, tāpēc, kad es nekad neesmu pildījis tāds reāli video, man ļoti bail, tāpēc, ka es nevaru, man ļoti bail īstenībā. Es lieku austiņas. Un tas jau vairs nav Don't Sing Challenge, tas jau ir, viņš ir 3 minūtes 31 sekundi. Sākumā tur pastāstīs, labi, jums te parādīsies kaut kur ekrāniņš. Pildiet kopā ar manīm. Un rakstiet, cik jums gadu, tā arī neuzrakstīja. Rakstiet, jūs jau zināt, cik mani gadi, man interesē, cik reāli ir tiem gadi, kuri man skatās, un vēlāk rakstiet, vai jūs izpildījāt, vai bija grūti. Ученые пришли к выводу, что все неприятные звуки можно разделить на 2 категории. Первая – это просто раздражающие звуки, такие как автосигнализация или храп, потому что они очень навязчивы и нарушают наше спокойствие. Вторая же категория – это неприятные звуки, которые сразу же вызывают крайне негативную реакцию, такие как писк пенопласта или звук мела по доске. Tātad viņi pateica to, ka 2 tipos sadalās. Tā kā nepatīkamās skaņas pirmās ir tās, kad tā kā, piemēram, mašīnas signalizāciju, it kā es sapratu, un tā kā krākšana, kaut kāda nepatīkamas skaņas tāds, bet ir tāds arī riebīgas skaņas, ko, piemēram, krīta skaņa pa... Sāksim šo challenge, un es jūs domāju, sapratīsiet, vienkārši sāksim klausīšos šeit, un es ceru, ka jūs vairākums saprotat krievu valodu. Bet tā kā jums nav jāsaprot pat krievu valodu, lai izpildītu šo challenge, tāpēc sāksim. Tur vajadzēs tikai skaņas klausīties. Labi, sākam. В этом выпуске вы услышите 10 самых неприятных звуков в мире. Ставь лайк, если сможешь дослушать до конца. Также пиши в комментариях, какой из представленных звуков самый неприятный именно для тебя. Jā, rakstiet arī, kurš nepatīkamākā skaņa. Oh my god. Klausīs. Jā, es zinu, ka tur... Kas ir tur? Man ir žēl, nevis nepatīkama skaņa. Es nepatīkamākā laikam būs pirmā. Neiet ciešam. Bet tas pateikt beidz, ka... Es pat neko nesadzirdu. It kā tā bija skaņa? Ak, Dievs, man liekas, ka viņi sāpīja. O tas... Bija kaut kāda skaņa. Drabuļi. Nezinu, vai tas ir... Pa sienu tur bija raksts.
Elī! Nu var tā mierīgi sēdēt. Skatīt. Ar nazi pāgu kaut kādu butilku. Kaut. Tas mani nobiedēja. Fū! Туль посредствует. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Labi, laik. Es pastīšos, ko citi raksta. Es nobies no tā tēma. Pirmā bija visnepatīkamākā skaņa priekš manī. Un rakstiet, vai jums viņa bija patīkama, jo man viņa vispār nebija patīkama. Un ja jūs gribat kaut kādus foršus vēl challenges, piemēram, tas tur rakstīts kaut kāds triks jums izmainīs krāsas acī. Un tas reāli strādā. Nē, patiesībā mainīt savu krāsu. Tātad, paldies, ka skatījāties šo video. Rakstiet, kā jums padavās šis challenge. Man viņš likās diezgan īsi, es pat nezinu, vai tādu klitu var. Tāds kā reāli easy peasy priekš man. Nē, vienkārši es nobijos no pēdējās skaņas, un no pirmās skaņas man bija visnepatīkamākā sajūta, godīgi sakot, man ļoti nepatika, jo man tādas riegā skaņa, kad tev ausīs dur, bet kad tas puisis tā kā pa tāfeli ar nagiem, man likās, es pat nesapratu, tā ir tā skaņa vai kas tas ir, pēc ka dīvaini. Man likās, ka kāds runā vienkārši. Un jā, paldies, ka skaties šo video, ar jums bija Elīna. Subscribe, like, raksta komentārs, kāds foršs jauts, un ar jums bija Elīna. Atā.